Mans vārds ir Toms Prāvnieks, strādāju TV3, esmu ziņu moderators, sporta projektu vadītājs. Izaicinājums droši vien ir finansējums sportā bērniem. Es uzskatu, ka mums ir ļoti daudz, kur augt dažādās jomās, salīdzinot ar pieredzēm, kas ir ārzemēs redzēts. Konkrēti, ja par hokeju runājam, cik izmaksā hokejs Latvijā, cik izmaksā citās valstīs. Protams, tas ir ļoti plašs, garš temats, bet es domāju, tas ir viens no tiem, kas būtu svarīgi atbalsts bērniem sportā. Es domāju, ka tur liela nozīme ir arī tam, ka mums sporta klubi ļoti daudz ir radušies salīdzinoši nesen. Mums tā vēsturiski mums ir bijuši pārāvumi okupācijas laikā. Un skaidrs, ka tas arī atstājas ar savas sekas, tradīcijas, un tas ir viens no faktoriem. Un otrs skaidrs, ka ir kaut kāda ugunsgrēka dzēšana, ātri rezultāti tagad vai ne situācija, kur finanses un tam ir jānostrādā tagad un uzreiz skaidrs, ka tas traucē, teiksim, ilgtermiņa plāns, tad ne visus to ir gatavi arī. Sporta emocionālā puse un sporta psiholoģija kā tāda un noturība pret neveiksmēm, pret zaudējumiem, nenomesties uzreiz pēc pirmajām neveiksmēm, tas būtu viens. Un tam komplektā noteikti nāk arī izdegšanas jautājumi vecumā 15, 16 gadi, kas daudziem Latvijā, kur to esi mazajā dīķītī ļoti veiksmīgs un produktīvs bijis, aizbrauc kaut kur citur un tu saproti, ka ir arī citur konkurence, un tajā brīdī daudziem rokas nolaižās. Tā kā mums ir jāsagatavo jaunieši tam, ka viegli nebūs. Neesmu jau attēdies to, ko es daru, un kāpēc es neesmu attēdies to, ko es daru? Tāpēc, ka sports ir mainīgs, sports ir dažāds. Šodien ir tā, rīt ir citādāk. Mums ir daudz stāstu ar lieliem sasniegumiem, kas ir bijuši, bet vairs nav. Kāpēc tāda nav? Kas ir mainījies? Un sports nestāv uz vietas. Gan panākumi, gan arī tajā, ka kaut kādās situācijās mums neiet kaut kas uz priekšu. Līdz ar to tas arī dzen stāstīt, veidot, pasniegt cilvēkiem, palīdzēt viņiem saprast, izprast tās situācijas, un tās ir tās lietas, kas dzen uz priekšu un palīdz nepabūt.